Ko jūs saprotat ar vārdu mīlestība? Kas ir mīlestība? Tas ir laiks rūpes par cilvēku, uztraukties par viņu, kā viņš jūtās, kā viņam pagāja diena. Es domāju, ka tā ir saprašana viens ar otru, palīdzēšana, visu problēmu tā savienojuma, ar abi risina un izrunā visu. Es uzskatu to par ģimeni, par draugiem, arī vienotru saprašanu. Jā. Teiktu, mīlestība tā ir tāda ļoti universāla lieta varbūt, bet arī ļoti individuāli tikpat daudz. Mēs visi esam īstenībā vienā maisā bijuši, mēs esam bijuši pārkāpēji, vai ne? Un Bībele ir diezgan tieša par to grēka alga ir nāve, ne? Respektīvi, nošķirtība no Dieva. Un tas it kā varētu satraukt mūs tā kā, ja Dievs mūs tik ļoti mīl, kāpēc mēs esam nošķirti. Bet te ir tāds laiks, ka viņš sūtīja Jēzu Kristu, ka mēs atkal varējām atjaunot šīs attiecības caur Jēzu Kristu. Mums var būt pieeja pie Dieva. Un tas, man liekas, ir pats skaistākā mīlestība. Un arī tas, kā viņš ir aicinājis cilvēku dzīvot, kā jau tu iepriekš minēji, vai ne? Ka mēs parūpējamies par citu vajadzībām, ka mēs atbalstam. Tas ir tas, ko Dievs ir īstenībā iedēstījis, tas, ko viņš ir parādījis, kādai jābūt mīlestībai.